kad jūs esat vienmēr kaut vai pussolīti, bet tomēr ar mazāku likmi. Viņš saka, nu bet kā? Man taču jāskatās, ja jūs latvieši šeit darat kaut ko uzliekat, pieņemsim PVN 21, tad mums ir skaidrs, ka mums ir jābūt 20, bet ne vairāk. Ja jūs, teiksim, uzliekat uz kaut kādiem energoresursiem 10, tad mums ir jābūt 9%. Un mēs nevaram nekādīgi savādāk strādāt, jo pretējā gadījumā mēs būsim zaudētāji. Un otrs, viņš saka, ne jau faktiski varbūt Latvija to visu iespaido. Nu, kas jūs tur? 2,2, es gan saku, nu jūs vēl mazāk esat, 1,6 miljoni, tad viņš saka, mēs jau skatāmies uz Somiem, kas mums ir ikdienas patērētājs, nāk uz šejien, un mēs nevaram būt sliktāk par viņiem. Mums ar viņiem ir jākonkurē, lai viņš šeit atbrauc kotleti apēd un, teiksim, mūsu gultā izguļās, un vēl izdara pasūtījumu, teiksim, lai tas Soma uzņēmums Igaunijā ražotu desu, Tartū ceptu, teiksim, ceptu gaļu, un tai pašā laikā arī vēl algu spētu sadarīt, jo izmaksas šī konkurētspēja nosaka, kurā vietā tas Soms figurē šajā lietā. Tātad šī lieta būtu vairāk nekā svarīga. Nākošā būšana ir šis te vaiprātīgais hauss, kas mums valda. Mums stabils vairāk nav nekas. Un tāpēc es šodien arī ar tādām zināmām bažām klausos to runu par pēdējo, teiksim, stabilitātes bastionu. Varbūt viņš ir muļķīgs. Varbūt mēs viņam nepareizi esam uzcēluši šo te pieminekli tā saucamajam latam. Bet ja nav mums kompetentas, es gribētu teikt, arī ieskaitot Latvijas banku, ieskaitot Latvijas valdību, parlamentu, ja šeit nav kompetences, ko dos varbūt ļoti prātīgs lēmums par šī te koridora atvēršanu, ja mēs pēc tam viņu droši vien saķēzīsim, izmantosim pilnīgi nepareizi. Ja mēs varam novienoties un nopirkt vienu menedžeru un viņam samaksāt, kurš šos procesus spēj novadīt, varbūt, bet citādi. Nav tagad nodokļu pakets atvērts pa visu perimetru. Mēs varam visapkārt skatīties tikai brīnums, ko mēs varētu sagaidīt. Ienākuma nodoklis, sociālais nodoklis, progresīvais nodoklis, īpašuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un tā tālāk, kapitāla pieauguma un vēl kaut kas. Vai krīzes laikā mēs varam atrast daudzas valdības, kas to ir darījušas? Viens piemērs. Viesnīca restorānu likmes, teiksim, vairāk nekā pusē valstu, Eiropas valstu arī restorāniem ir samazinātās PVN likmes. Tad, teiksim, Francijas prezidents nāk ar šādu iniciatīvu un piedāvā kopēju līgumu šai te viņu asociācijai, restorānu viesnīcas asociācijai. Jūs, draugi mīļie, tik un tik darba vietas rada, tur, teiksim, orientējoši ap 40–50 tūkstoši darba vietas, bet mēs jums nodokli pazemināsim uz 5,5%. Pārvēršot pret mūsu iedzīvotāju skaitu, tas ir 800 tikai darba vietas. Vai mēs tādu darījām? Mēs ne. Mēs paņēmām vienā naktī no vienas no nopietnākajām mūsu nozarēm, mūsu patreizējā momentā, vismaz rangu tabulā pēc Latvijas bankas datiem. Tātad tā ir pirmā vieta viesnīcas restorānu nozarē starp pakalpojumu nozarēm un 4. vieta kopējā Latvijas eksportā. Cipars, protams, tas nav liels, tas ir apmēram 0,6 miljārdi eiro. Nav liels, bet mēs viņu sačakarējām 2 sekundēs vienā naktī, tad, kad pieņēmām lēmumu šo PVN palielināt par 410%. Es tūlīt pateikšu, kāds tas iznākums bija vienkārši mūsu infantīlajā domāšanā, lai man piedod tie, kas šādus lēmumus pieņēma. Matemātiski to, ko gribēja, teiksim, Godmaņa Ivars un ko, viņš panāca, jo 1. ceturksnī, arī 2. ceturksnī mēs esam iekasējuši no viesnīcām un restorāniem PVN vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pieaugums 218%, bet mēs pazaudējām iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālo nodokli, kas katru ceturksni mums mīnusu kopsumā sasummējot šos nodokļus mūsu budžetā apmēram 1,4–1,8 miljonu lati.
Tas ir mīnus plus vēl bezdarbnieki. Mēs pazaudējām ne vairāk un ne mazāk, apmēram 10 000 darba vietas. 10 000 darba vietas. Kāpēc Eiropā ar šīm lietām mazliet strādās savādāk un kāpēc mēs šajā neieklausamies? Arī mūsu finanses ministrs ir uzlicis parakstu zem lielās Hotrek Eiropas šādu organizāciju, hoteļu un restorānu lielā, asociāciju parakstu, kas rekomendē piemērot pazemināts PVN likmes. Un liktenī, ka tas ir noticis pavisam īsu brīdi, kad mēs nomainījām savu PVN likmi. Tur ir rekomendēts samazinātās likmes. Kāpēc to dara? Elementāri. Tāpēc, ka tie nelaimīgie viesnīcas un restorāni pilda sociālu funkciju. Liekas absurds. Viņi apdzirdina tautu, paved netiklībā, vienu otru un tā tālāk. Bet tas ir ārkārtīgi liels īpatsvars darbam, tas ir roku darbam, tāpēc, ka nav iespējams uzlikt automātus un ar šīm lietām strādāt. Un vēl ir svarīga lieta, ka, tas vispārējais šis darba spēks ir maz kvalificēts. Apkopējas, oficiāni trauku novācēji, mazgātāji un tā tālāk un tā joprojām. Tāda augsti izglītota darba spēka īpatsvars visā Eiropā, visā pasaulē ir ļoti mazs, un tāpēc ar šo rēķinu. Un nākošā lieta, otra lieta, kad ir ļoti grūti kontrolēt nodokļu nomaksu. Un tāpēc, lai neiedzītu šo ekonomikas vai šīs nozars melnajā biznesā, piemēro samazināts likmes. Ābeces palīdzība. Tikai ne Latvijai. Tikai ne Latvijai. Kā mēs, protams, ne jau PVN likme ir radījuši šādus te grandiozus vai briesmīgus ciparus. Tātad mēs varam salīdzināt trīs valstiņas. Latvija, Igaunija un Lietuva. Latvijā kritums mīnus 40%, Igaunijā mīnus 20% un Lietuvā mīnus 30%. Protams, PVN likmes, ja mēs paskatīsimies, Latvija 21%, Igaunija 9% un Lietuva 19%. Abiem diviem neliela pārejas noteikumi. Bet šie nav jau galvenie cipari. Tālāk, kā notiek, līdzekļu izdalīšana vai darbošanās vai nodrošināšana viņu investīcijām mūsu valstī, tie cirtieni. Ja mēs pieņemam, kad ir kritumi pa kaut kādiem 40% nozarē, tad arī, visiem tiem atbalstošajiem variantiem, pieņemsim, viņiem proporcionāli samazinās naudas. Bet kritumi ir vienkārši nesalīdzināmi. Latvija caur valsts institūcijām investē mūsu tēla reklamēšanā, atbalstīšanā un tam līdzīgi 1 miljonu eiro šogad, 2009. gadā. Igaunija 6,5 miljoni, Lietuva 10 miljoni. Ja mēs paskatāmies pa galvaspilsētām vai pilsētām, kā tas viss notiek, tad cik investē, mēs tagad Šlesers ir dabūjis 1 miljonu latu, viņam 500 bija no sākuma, tātad 1,5 miljonu lati. Šeit Tallina, tātad 4,5 miljoni eiro, atvainojos par šīm, tad pieņemsim te miljonu. Un par Lietuvas, par Viļņu, nav datu no kā paņemt. Tātad ir kompleks uz jautājumiem jāskatās un nevar kaut kādas tādas nepārdomātas rīcības ar īstermiņa tādiem pasākumiem risināt. Un nobeidzot, es tik un tā, tieši tāpat kā Gundars, ne es taisos kaut kur laisties un darīties, bet es esmu gatavs šeit atdot savu zināšanas, prātu, darba spējas, lai mēs kopā tomēr veidotu šo burtu V un nevis burtu LV, ko piesauc, ekspremjeras Šķēles kungs, lai mums visiem izdodās.